Ir viena lieta, kas režīmam ir nepieciešama, lai izdzīvotu, vairāk par visu. Tā nav armija vai raķetes, tā ir nauda. Un Izraela tika uzbrukta tieši vietai, kur sākas Irānas režīma nauda. Attēlus uzņēmuši Irānas civiliedzīvotāji, un redzamā uguns ir īsta. Tas ir lielākais uzbrukums Irānai 10 gadēs. Šai vietai ir nosaukums Dienvidu pārs, gāzes lauks, kas atrodas Persijas līcī un kam nav līdzīga pasaulē. Tas ir lielākais dabasgāzes lauks uz planētas. Lai saprastu, cik tas ir liels, šis viens lauks veido milzīgu daļu no visiem ienākumiem, ko Irānas valdība izmanto, lai noturētos pie varas, maksātu saviem karavīriem, finansētu savus sabiedrotos tuvajos austrumos un uzturētu visu islāma revolucionārās gvardes struktūru. Bez gāzes un naftas ienākumiem Irānas režīms nevar darboties. Tas ir vienkārši, un Dienvidu pārs ir strateģiskā vietā. Tas tiek dalīts ar Kataru, mazu Persijas līču valsti un vienu no pasaules lielākajiem gāzes eksportētājiem. Šī sadala vienmēr bijusi gan spriedzes, gan līdzsvara faktors. Nevienai no pusēm nebija intereses iznīcināt to, kas uzturēja abu ekonomiku. Vismaz tā domāja. Tagad, lai saprastu, kāpēc Izraela uzbruka tieši šai vietai, ir jāatgriežas nedaudz atpakaļ laikā. Karš sākās 28. februārī 2026. gadā, kad Amerikas Savienotās valstis un Izraela uzsāka kopīgu militāru operāciju pret Irānu. Pirmajā dienā tika nogalināts augstākais līderis Ali Hamenejs, režīms palika bez vadības. Pēc dažām dienām Hameneja dēls Močtaba tika izvēlēts, lai ieņemtu savu tēvu vietu. Taču Irāna neatkāpās, gluži pretēji. Turpmākajās dienās Irāna reaģēja ar raķetēm, droniem un centieniem slēgt Hormuza šaurumu. Šo pāreju izmanto apmēram 20% pasaules naftas pārvadājumu. Karš pārvērtās par izturības cīņu, katra puse centās vājināt otru. ASV un Izraela iznīcina Irānas bāzes un līderus. Irāna cenšas celt naftas cenas, bloķēt jūras tirdzniecību un spiest uz rietumu sabiedrotajiem. 20 dienas Izraela bija uzbrukusi militāriem mērķiem, bāzēm, raķešu noliktavām, sakaru centriem. Tomēr bija robeža, ko neviens nepārkāpa. Joprojām neskāra enerģētikas, naftas, gāzes objektus, globālās ekonomikas dzīslas. Uzbrukt šiem punktiem nozīmētu pārcelt karu pavisam citā līmenī. Tas nozīmētu riskēt ar enerģētikas krīzi visā pasaulē. Tas nozīmē, ka cena, ko visi maksātu degvielas uzpildes stacijā, ļoti pieaugtu. 20. dienā Izraela pārkāpa šo robežu. Izraēlas spēki uzsāka tiešu uzbrukumu Dienvidparsas, pasaulē lielākā gāzes lauka ražošanas iekārtām Irānas teritorijā. Tas nebija simbolisks uzbrukums vai brīdinājums. Tā bija rūpīgi plānota operācija, lai skartu karaļa ekonomisko sirdi, un tā izdevās. Liesmas, ko redzējāt šī video sākumā, nav no parastas kaujas. Tās nāk no vietas, kur sākas liela daļa bagātības, kas uztur Irānas režīmu jau gadu desmitiem. Irānas iedzīvotāji netālu no reģiona filmēja uguni un dūmus ar mobilajiem telefoniem. Šie attēli dažu stundu laikā apceļoja visu pasauli, jo uzbrukums Dienvidparsai bija tikai sākums. Irānas rīcība nākamajās stundās iespējams bija režīma lielākā strateģiskā kļūda 10 gadēs. Paliec līdz beigām, tas maina visu. Pirmā reakcija bija no Donalda Trumpa, nevis Irānas. ASV prezidents sociālajos tīklos paziņoja, ka ASV nezināja par uzbrukumu Dienvidparsai pirms tas notika. Viņš apgalvoja, ka Izraela rīkojās patstāvīgi, bet operācijā iesaistīties stāstīja ko citu. Izraēlas avots apgalvoja, ka uzbrukums tiks saskaņots ar amerikāņiem. Amerikāņu avots norādīja, ka ASV zināja par plānu, bet neatkarīgi no tā, kurš ko zināja, rezultāts bija tas pats. Dienvidparsai bija uzbrukts, un tagad Irānai vajadzēja reaģēt, un tieši šeit Irānas režīms pieļāva nopietnu kļūdu. Tā vietā, lai koncentrētu savu atbildi uz mērķiem, kas nodarītu lielāku militāru kaitējumu rietumiem, Irāna nolēma demonstrēt spēku, uzbrukot savu kaimiņu enerģētikas objektiem Persijas līcī.
Irānas raķetes un droni tika palaisti Kataras, Saudārābijas un apvienoto Arābu Emirātu virzienā. Galvenais mērķis bija Ras Lafanas komplekss Katarā, kas ir lielākais gāzes termināls pasaulē. Un Irāna spēja nodarīt reālus zaudējumus. Uzbrukums Ras Lafanai iznīcināja daļu no Kataras eksporta jaudas. Qatar Energy prezidents apstiprināja, ka tika skarti ap 17% valsts gāzes eksporta jaudas. Enerģijas tirgus reaģēja nekavējoties uz zaudējumiem $20 miljardu apmērā gadā. Brent jēlnaftas, kas ir globālā cenas mēraukla, cena strauji pieauga līdz $115 par bareli. Irāna uzbruka valstī, kas nebija tās ienaidnieks. Katara ir Persijas līča valsts, kura neskatoties uz domstarpībām ar Irānu konfliktā nepiedalījās. Tā nedeva karaspēku, neļāva izmantot savas bāzes amerikāņu un izraēliešu uzbrukumiem. Tā bija neitrāla valsts, kurai nepaveicās dalīt gāzes lauku ar Irānu, un Irānas režīms tomēr tai uzbruka. Katāras atbilde bija ātra un stingra. Katāras valdība izraidīja Irānas vēstniecības militāros pārstāvjus Dohā un pavēlēja viņiem 24 stundu laikā pamest valsti. Saudārābija bija tiešāka. Saudārābijas ārlietu ministrs publiski paziņoja, ka atlikušā nelielā uzticība Irānai ir pilnībā iznīcināta, un viņš gāja vēl tālāk. Viņš brīdināja, ka Rijāda un cits Persijas līča galvaspilsētas ir militāri spēcīgas un var stingri atbildēt, ja Irānas uzbrukumu nekavējoties neapstāsies. Padomājiet, ko tas nozīmē? Irāna gadu desmitiem ir centusies izveidot kādas attiecības ar saviem arābu kaimiņiem, cenšoties parādīt sevi kā nozīmīgu un cienījamu valsti reģionā. Ar vienu uzbrukumu tā iznīcināja visu darbu, pārvērta neitrālās valstis par potenciāliem ienaidniekiem un to izdarīja, kad jau zaudēja karu. Donalds Trumps vēlējās vēl ko pateikt. Ja Irāna vēlreiz uzbruktu Kataras enerģētikas objektiem, Savienotās valstis, kā viņš teica, pilnībā uzspridzinātu visu Dienvidu Persijas gāzes lauku. Ar tādu spēku un varu, kādu Irāna nekad nav redzējusi vai pieredzējusi. Tas nebija ieteikums, tie bija draudi ar lieliem burtiem. To pašu lauku, kuru Izraela daļēji uzbruka, amerikāņi varētu pilnībā iznīcināt, ja Irāna uzstātu. Un kamēr Irāna izolējās Persijas līcī un saņēma draudus no Amerikas Savienotajām valstīm, iekšēji režīms sabruka. Vīri, kuri varēja izglābt režīmu, tika iznīcināti. 20 kara dienu laikā amerikāņu un izraēliešu spēki likvidēja galvenos Irānas režīma līderus. Ali Larijani, Irānas drošības vadītājs un viens no pieredzējušākajiem politiķiem, tika nogalināts Izraēlas uzbrukumā. Ar viņa nāvi viena no ratajām saitēm starp Irānu un rietumiem pazuda. Golam Rezā Soleimani, Basidžu spēku komandieris, kas ir režīma paramilitārās vienības, arī tika likvidēts. Esmails Hatības, Irānas izlūkdienas ministrs, nogalināts Izraēlas operācijā. Irānas prezidents publiski apstiprināja savu ministra gļēvīgo slepkavību. 3 centrālās Irānas drošības un izlūkošanas amatpersonas nogalināts nepilnu 3 nedēļu laikā. Un visam pa virsu tas viss. Jaunais augstākais līderis Močtaba Hamenei, kurš pēc tēva nāves kara pirmajā dienā tika steigā izvēlēts, vēl nebija publiski redzams video, tikai izplatījis rakstiskus paziņojumus. ASV aizsardzības sekretārs Pīts Heksets preses konferencē paziņoja, ka jaunais līderis ir ievainots, visticamāk sakropļot, un ka video un balss neesamība ir skaidra zīme tam, kas notiek, viņš sacīja. Kāpēc valsts ar kamerām un balss ierakstītājiem izdod tikai rakstisku paziņojumu, jūs zināt iemeslu? Padomājiet par to uz mirkli. Vīrietis, kuram vajadzēja parādīties Irānas televīzijā, lai pateiktu saviem cilvēkiem, ka viss ir kārtībā, ka Irāna ir stipra, ka režīms izturēs. Šis vīrietis pat nevar parādīt seju. Teherānā ģimenes zaudēja radniekus uzbrukumos, cieta veseli rajoni. Līderis, kuram jārunā šiem cilvēkiem, ir paslēpies, ievainots un nevar parādīties sabiedrībā. Tā nav tikai militāra sakāve, bet arī režīma 40 gadu tēva sabrukums.
20 kara dienās Amerikas Savienotās Valstis un Izraela kopā iznīcināja vairāk nekā 15,000 smērķu Irānas teritorijā. 15,000! Tas ir vidēji vairāk nekā 750 mērķu dienā. Katru dienu bez apstājas. Iznīcināti 90% Irānas pretgaisa aizsardzības, likvidēts 70% raķešu palaišanas iekārtu. Dronu palaišanas apjoms samazinājās par 95% salīdzinājumā ar pirmo dienu. Irānas jūras spēki tika praktiski izzēsti no kartes. Tika iznīcināti vai bojāti vairāk nekā 100 kuģu, un 90% Irānas pretgaisa aizsardzības bija izslēgti no cīņas. Amerikāņiem vairs nevajadzēja nemanāmās lidmašīnas, lai lidotu pāri Irānai. Viņi nosūtīja B-52, vairāk nekā 70 gadus vecu bumbvedēju, milzīgu, lēnu, bez jebkādas nemanāmības tehnoloģijas. Un tas tur ir brīvi lidojot. Kopā to ir arī B-1 Lancer un A-10 Warthog uzbrukuma lidmašīnas, kas parādās tikai tad, kad debesis jau ir pilnībā attīrītas no draudiem. B-52 nosūtīšana uz Irānu nav tikai taktika, tā ir vēsts. Jūs mūs vairs nevarat apturēt. Amerikāņi izmantoja arī Atakams raķetes, lai nogramdētu Irānas kuģus, tostarp zemūdeni. Pirmo reizi vēsturē šāda raķete tika izmantota zemūdenes nogremdēšanai. Un viņi nometa 5000 māciņu caurušbjošās bumbas uz Irānas raķešu bunkuriem gar Hormuza šaurumu. Bumbas iekļuva iekšā un iznīcināja visu, kas tur bija. Irāna mēģināja atbildēt. Amerikāņu F-35 tika sašauts ar Irānas uguni kaujas misijām un veica ārkārtas nosēšanos amerikāņu bāzē reģionā. Režīms centās pierādīt, ka joprojām spēj trāpīt labākajiem iznīcinātājiem pasaulē. Lidmašīna nolaidās, misija un uzbrukumi turpinājās. Kaujas laukā Irāna zaudē, bet ārpus tā situācija nav labāka. Katrs Irānas spēka demonstrējums novad pie lielākas izolācijas, spiediena un iznīcības. Režīma stratēģija padarīt karu rietumiem pārāk dārgu cieš neveiksmi. Un vai jūs zināt, kāpēc? Jo Irāna pati maksā daudz lielāku cenu. Naftas cenas šodien strauji pieauga spriedzes pieauguma dēļ. Brent Enerģijas tirgī ir panikā. Naftas cena sasniedza $115 par barelu. Tas ir reāli un ietekmē pasauli. Irāna zaudējusi South Pars atradni, galvenos drošības un izlūkošanas vadītājus, sabiedrotos Persijas līcī, un tā ir jauns līderis, kurš nespēja parādīties sabiedrībā. Naftas cenas kritīsies pēc kara beigām, un Irānas režīms var neizdzīvot. Lai redzētu šo brīdi, tieši šeit ir vērts apstāties, lai saprastu, kas patiesībā notiek. Patiesībā šis stāsts nav tikai par karu. Tas ir par to, kas notiek, kad režīms, kas visu savu identitāti balstīs uz vārdu pretestība, beidzot tiek patiesi pārbaudīts. Režīms, kas gadu desmitiem balstījies uz pretošanos un pārdzīvojis sankcijas, izolāciju un karus, izmantojot sabiedrotos kā bandiniekus, tagad saskaras ar ko citu. Šī nav ārēja ekonomiska spiediena ietekme, bet gan tieša karadarbība pašu teritorijā pret abiem lielākajiem rietumu militāriem spēkiem, kas darbojas kopā. Pati ASV izlūkdienas direktora atzina senātā, ka režīms joprojām pastāv, taču ir ļoti novājināts. Tas nozīmē, ka tas vēl nav kritis. Taču tas, kas notiek tagad, nav karš, kas beidzās ar formālu kapitulāciju. Tā ir lēna, pakāpeniska režīma balstu izjaukšana pa vienai detaļai. Zaudējot vadību pirmajās 20 konflikta dienās, ātra atgūšanās nav iespējama. Uzbrukot neitrālām valstīm un padarot tās par ienaidniekiem, uzticību nevar atgūt dažu nedēļu laikā. Kad galvenajam naudas avotam tiek uzbrukts, ekonomiku dažu mēnešu laikā neatjaunot. Sabrukums jau sācies. Jautājums nav, vai tas notiks, bet cik daudz laika tas prasīs un kas būs otrā pusē. Atceries, sākumā teicām, ka režīmam visvairāk vajag naudu, Dienvidparts bija šī nauda. Tagad tā deg. Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tu domā, ka Irānas režīms pārdzīvos šo konfliktu? Ieraksti viedokli komentāros. Runājot par sabrukumu, nākamajā video parādīšu, kā to panāk Amerikas Savienotās valstis.
Tas nav tikai karš, bet ķirurģiska operācija, lai soli pa solim sagrautu visu, ko Irāna radījusi 40 gados. Skaitļi ir neticami. Ja video palīdzēja saprast, kas aiz virsrakstiem, padalies ar to ar tiem, kas vēlas uzzināt, kas patiesībā notiek tuvajos austrumos. Ja vēl neesi abonējis kanālu, izdari to tagad. Karš vēl nav beidzies un priekšā vēl daudz kas. Līdz nākamajai reizei.